Čau visiem dejotājiem, kizombas, salsas un bačatas dejotājiem. Gribu drusiņi padalīties ar to, kāpēc man pašlaik neizdodas sarunāt kopēju ballīti visām studijām. Pēdējais, uz ko mēs esam palikuši ar Feveru, mēs runājam šobrīd, jo ja mēs vienotos, domāju, ka ar visiem pārējiem mēs viegli vienotos. Mēs esam palikuši pie tā, ka viņi pieprasa, lai ballītes būtu pavelti viņu pasniedzējiem un administratoriem. Mums bija tāda veida sadarbība, bet tad es tam vairs neredzēju jēgu un atcēlu tādu veidu sadarbību. Šis esot iemesls, kāpēc viņi nerīkošot ar mums kopēju ballīti. Nezinu, man vairāk tas liekas vienkārši kā iegansts. Manuprāt, visa komūna iegūtu, ja mēs uztaisītu tiešām lielu kopēju ballīti. Un, zināt, šitas arī patiesībā ir drusciņ pretrunā ar to, ko viņi runā, par draudzīgu un kopēju saliedētu dejotāju komūnu. Un arī vēl ir citas indikācijas un cilvēki, kas teikuši patiesos mērķus. Es baidos, vai tik viņi nav saistīti ar to tomēr kādu konkurentu pilnībā mēģināt ierobežot, iznīcināt. Kā Azēls saka, we kill bachata in Riga un kizomba too. Labi, ja jums liekas, ka tas ir tas, pa ko viņi runā publiski un tēlo, ka viņiem tas rūp, tad es domāju, ka ilgtermiņā mēs redzēsim to patieso situāciju. Ja viņi tiešām gribētu kopēju ballīti, tad es esmu gatavs uz vienādiem noteikumiem, neitrālā kaut kādā teritorijā, kaut kādā vietā. Es domāju, mēs varam visas studijas atļauties, piemēram, 3 zāles superīgā vietā, un tā būtu krūtākā ballīte Latvijā. Tas nav mans sapnis, kā diezgan nievājoši izteicās Lauris. Tas ir drīzāk mana iniciatīva apvienot visus, pret kuru ir nostājies šobrīd Fevers. Kaut kāds iegans šāds, spriediet paši.